Sliņķi mēdz teikt, ka auto kopšana ir nepieciešama tikai vasarā. Ziemā nomazgā ik pa brīdim un galvenais, lai viss laicīgi šeit iedarbojās. Kaspars Ozoliņš, kurš ir Rādekses Ogru pārdeves konsultants, īsti nepiekrīt un saka, ka arī šādā laikā, un ne tikai šādā laikā, automobīlu vajag kopt. Taču ne jau mēs tagad vaskosim mašīnu vai pūlēsim šeit ārā viegls tāds kā ziemīgs lietutiņš, viss kā mums patīk. Šajā gadījumā uz diskiem ir viss trakāk. Varbūt virsbūvi derētu noskolot, kur ir mazi dublīši tā, jo tajā mitrajā laikā viņi arī paši no sevis noskolojās nost, un viss apkārt ir mitrums. Lielākā skāda mums ir uz diskiem. Kā kurš uz saviem diskiem arī skatās, bet ieteicams būtu tā, ka viņi ir kārtībā, viņi ir tīri. Jo ilgās tās netīrus, disku, teiksim, tā kā virskārta krāsa, viņa oksidēsies un viņa sāks lobīties nost. Vasarā tas nav tik bīstami. Vasarā vairāk tur putekļi, smiltis un bremžu kluču tās skaidas. Bet ziemā sāls, viss tās zaraza tur ir virsū. Tieši tā, jo tagad, vasarā pasatiek, kā saka, puteklīši vai arī bremžu kluču nodilums virs diskiem ir. Mūsu gadījumā tas, kas ir sāļi, sniegi, viņi arī mēdz ieķerties tie diskos iekšā. Kas mums šodien ir tāds kā no Rādekses produkcijas tonins, kas ir disku tīrāmais līdzeklis, kurš arī ļoti lieliski noņem arī kluču nodilumu, puteklīšus, netīrumus, dubļus, teiksim, kā atjauno disku sākotnēji izskatu. Viss tas kā jauna. Tie, kas ar mani ir ilgāk pazīstami, tie zina, ka es neticu uz vārdu. Es gribu, lai man visu parāda. Vai tu vari nodemonstrēt, kā tas šajā gadījumā palīdzēs šim te neīpašs, nu jau vairs netik pievilcīgajam diskam? Vai mūsu līdzeklīti uzklājam uz diska, tā arī nepārspīlēti daudz, bet tā, lai viņš mums trāpa uz visiem dubļiem virsū. Un tas, ka viņš tur uz riepas kaut kur trāpa, tas nav nekas jauns? Tas nav nekas, tas riepu neietekmēs. Riepa paliks vesela, minūte, pusotra jānogaida, līdz ko varam noskalot to. Es pat no šejienes skatos, ka tur kaut kāda zaļa zapta tek nos no viņa. Tieši tā, tie netīrumi, kas mums ir sakrājušies jau. Jā, saki, kad šo te līdzekli izmanto, ir nepieciešama arī vēl kaut kādas birstes, kaut kādas lupatas, kaut kādas švammes vai pietiek vien šādi. Tāds pilnīgs sliņķu variants. Ja, teiksim tā, ja iepiecēsim švammes vai vēl kaut ko tīrīt, tad tas vairs nesanāk sliņķu variants. Sliņķiem patīk uzpūst, tīrs un gatavs, brauc tālāk. Ja nesanāk pirmajā reizē viņu noskolot tā, ka tur viņš jau viss smuks tīrs ir, tad noskolojam viņu ar ūdeni, uzklājam vēlreiz, un tad iespējams ir tā, kas ir, teiksim, viņi izstāsta kā tolots poda birste. Jā. Pēc izskata. Ar tādu var iziet pa kaktiņam ārā, iztīri un vēlreiz pārbarst. Tā kā stūri sāk vibrēt, tad jau ir pa vēlu. Tad jau ir pa vēlu. Vēl pēdējais jautājums, cik viņš ir agresīvs? Tagad ir katram otram jaunam automobīlim ir modē tie pulētie diski, virpotie, tie, kur ir pliks bleķis ar laku. Tie esot visjūtīgākie, un turpat autopiederuma veikalā ne katrs līdzeklis derot, jo esot tādi, kas noēda ar visu krāsu gandrīz vai nost. Šis nebūs tik agresīvs līdzeklis, viņš vairāk tendencēs tieši uz tiem netīrumiem, jo viņš kā uzkovēt virsū, viņš uz virsmu baigi tā neiespaidojas, viņš iespējas vairāk uz to, kas ir uz virsmas virsū. Līdz ar ko tos polotus diskus, cik mums ir pieredzēts, nav izbojājis. Jā, labi, mēs esam tik tālu, ka tur lejā jau ir tāda zaļgana pēļķīte un viss, brauksim tālāk, tā? Tieši tā, ka nē. Noskalosim nosākumā ar ūdeni. Okay. Disks mums ir kā jauns. Eleganti. Ja gadījumā kādam nav šīs augstspiediena sūknis vai kā viņš mazgātājs, tad var to darīt arī ar dārzu šļūteni vai leikānu vai kā savādāk. Galvenais noskalot. Protams, galvenais ir noskalot, jā. Bet, kā zinām, ar dārzu šļūteni var arī kā agrāk darīja pieliec pirkstu. Un viņš tas pats arī kā augstspiediena mazgājums būs tev mājas variants. Jā. Un visbeidzot, man interesē, kur mēs šobrīd esam, ja kāds ir palaidis garām un kur pie šāda laba līdzekļa var tikt. Šo labo brīnišķīgo maģisko līdzekli varat iegādāties pie mums, Rādekses Ogre, Daugavpils ielā 23A.